tu zini, ka tā ir mīlestība. Varbūt tāpēc, ka sāp, varbūt neroc pārāk dziļi, jo no bedres var arī neizkāpt. Tu man rauj dvēseli ārā, ar to, cik tev viegli ir viss. Tiem, kas mīl, nepalīdz zāles, arī man labi ir viss. Kā patika klips? Jāatzīst, ka klips bija pārsteigums priekš manīm, ja? Jo viņš principā nelīdzinās Latvijā taisītiem klipiem, jo arī visi Latvijas klipu veidotāji ir pazīstami un jau viņu rokraksts ir zināms, tad šie puiši ir pilnīgi kaut kas jauns. No Andra ir ļoti viegli strādāt, viņš ir pats iniciatīvas bagāts un piedāvā idejas un dara visu, lai kopējais rezultāts būtu labs. Man teiksim, apmierina klips no tāda viedokļa, ka tā komanda, kas viņu ir veidojusi, ir ļoti centusies un arī, paldies Dievam, arī pats Andris ir apmierināts. Es kaut kā jūtu, es nezinu, es jūtu, kad arī Andris, tad, kad dziedāja, arī viņš kaut kā savā ziņā domāja par mani. Es nezinu, vai viņam tas palīdzēja, gan jau arī palīdzēja. Šis izskatījās tik dabiski, tik patiesi, tik forši, nezinu, vajag patīk. Man ļoti patika. Es jau arī saviem draugiem un kolēģiem teicu, ka par video es esmu sajūsmā. Man liekas, ka ļoti kvalitatīvs un par to mīles tēmu man jau patīk. Tur tie skaistie skati, kur tur pārīši un tur sirds. Tur viss kārtībā, viss notiek ļoti skaisti. Es esmu ļoti patīkami pārsteigta. Tāpat kā es sapratu, ka arī Andris, jo viņš arī nebija šo video klipu redzējis. Kad tevis nav, pasaulē nav krāsu. Kad tevis nav. Pat galvenā klipa ideja bija, protams, ka klips ir par attiecībām, par mīlestību, par tādām attiecībām, kuras vienu dienu te vārda, bet nākušo dienu tu saproti, ka tu nevari bez tā īstenībā dzīvot. Un pats galvenais, ko es teicu režisoram Makaram Borisovam un Vladam Kovaļovam un arī producentē Leldai Podniecei, es teicu, ka es nevienā vietā klipā es negribu redzēt kaut ko samākslot, kaut ko saldu, kaut kādu patos vai kaut kādus standarta gājienus. Lai ir tā kā ir lai nevienu brīdi nav tāda sajūta, ka kaut kas ir samākslots. Jo es nezinu, man kaut kā, es šausmīgi mūzikā novērtēju kaut vai šķību dziedāšanu, bet patiesu, kaut vai varbūt nekvalitīvāku klipu, tehniskā viedokļa, bet kur īsti cilvēki, dzīvi cilvēki izturās dabiski un tā. Mēs jau smējāmies, es Leldai teicu, galvenais, lai es nevienā vietā klipā neiztos resns. Ja es nekur neiztos resns, tad ir ok. Ja? Esmu patīkami pārsteigts, ja labāk nekā es domāju. Ir tajā video klipā ir tāds zemteksts sajūta. Dziesma saucās, kad tevis nav. Kā cilvēks jutās tad, kad nav otra blakus, ko viņš vēlās. Būsim godīgi, šis nav nekāds Hollywoods meistardarbs, šis ir Erseiba studentu no tīrākās sirdsapziņas ļoti labi uztaisīs tās klips, un es arī gribēju to cilvēcību. Un ko es atceros no tā klipa, kas tiešām bija vismieklīgākais, tas, kad mēs reāli filmējām Radisona viesnīcā, kas ir pār Akmens tiltam Daugavmalā koridorā, kur ir pilns ar ārzemju turistiem. Mēs tur filmējām un bļāvām tos dziesmīgos 12 reizes. Un neko, galvu pabāz tikai 2 turisti. For how long is it? Just half an hour, it's okay. So, okay. Un tā kā. Nezinu, īstenībā ļoti apmierināts esmu, jo tas man kā solo māksliniekam ir pirmais klips. Un ja tu man jautāt, kas man klipā visvairāk patīk, man visvairāk patīk tas, ka viss ir pa cilvēcīgu un nav nekā samākslot un nevienā vietā nav samelots. Jo šokar arī būs koncerts vēlāk, kā tu zini, pēc apmēram stundas sāksies. Es esmu nenormāls akustiskās ģitāras fans, esmu Johnny Cash fans, esmu Paul McCartney fans, U2 fans, un man vissvarīgāk ir tas, kad mūzikā nedrīkst melot. Mūzikā nedrīkst izlikties. Un paldies Leldai Podniecei, kā šī klipa producentei, par to, ka nevienā brīdī šī klipā nav tāda sajūta,
ka rupji sakot, ka grib ielīst skatītājiem kaut kur. Nu tā, es esmu priecīgs, labi jūtos. Kā tev patīk savu vīru Daļrada? Es domāju tieši par klipu vai vispār? Nu, vispār ir tā, ka tās dziesmas es ļoti daudz palīdzēju izvēlēties. Viņam nebija tieši tā, ka viņš sastādīja sarakstu, viņi tās arī paņēma. Es viņam teicu, kas viņam labprātāk piestāvēt, kas būtu labāks, kādā stiliņā, tur varbūt varētu šito izdarīt un tā. Un esmu ļoti apmierināta ar to, ko viņš ir paveicis. Par šo dziesmu es nezinu, tad tādas dalītas sajūtas. Man droši vien jānoklausās vēl pāris reizes, lai es saprastu, vai tas tā ir man tuvs sirdī. Bet videoklips 10 ļoti skaisti.